Kā iesācējs zaudē naudu ar stratēģiju nopirkt akcijas un turēt? Daudzi iesācēji bieži dzird šādu citātu: nopērc akcijas un turi, un ilglaicīgi tas tev nesīs ienākumus. Šajā video es gribu tev parādīt, kāpēc šāda stratēģija pārsvarā nedarbojās. Un galvenokārt tā nedarbojās tāpēc, ka iesācēji to jauc ar pieeju: o, man tagad ir nauda, es investēšu šodien, un tiek investēts kaut kur pa ausu galiem sadzirdētos uzņēmumos, un pēc tam ir lielas acis, kā pēc akcijas nopirkšanas kurs krīt. Es gribētu teikt, ka ar šādu ieteikumu iesācēji tiek mānīti, jo tas, kas patiesībā tiek darīts, tiek uz dullo iemesta nauda biržā, un sanāk, ka stratēģija ir: jā, es tagad iekāpu, un man nekas cits neatliek, kā lūgt Dievu, lai cena kāptu. Tirgum ir vienalga, ka tu šobrīd nopirki akciju, tas darbojās pēc saviem principiem. Paskaties uz akciju kursiem. Neviens kurs nestāv uz vietas. Tas ir tik naivi domāt, ka tāpēc, ka tu šodien nopirki akciju, ka cena ies no šī brīža uz augšu un tikai uz augšu, un nekad nekritīs lejā. Tirgum ir vienalga, ko tu dari. Tirgus darbojās pēc saviem principiem. Un paskatāmies, no kā tad ir atkarīga akciju cena. Iesācēji bieži vien domā, ka cena ir atkarīga tikai un vienīgi no uzņēmuma vērtības. Jā, tas ir viens no punktiem, uzņēmuma vērtība un tirgus kapitalizācija, bet ir vēl vairāki citi vēl svarīgāki iemesli, kas ietekmē akciju cenu. Tā ir pirkšanas un pārdošanas aktivitāte, tā ir sezonalitāte, kā visās jomās tie ir moderni uzņēmumi, hype, jeb stāsti, kurus izplata masu mēdīji, un tās ir pamatīgas lamatas. Attiecīgi, ja mēs masu mēdījos dzirdam kādu ziņu, kuras zemtekstā ir informācija: tagad visi pērk, es nezinu, piemēram, Teslas akciju, tad visdrīzāk jārīkojās ir tieši pretēji. Tas, kas ir ļoti netaisnīgi un par ko daudzi neaizdomājās, ir tas, ka tieši lielie fondi un institūcijas caur saviem pirkumiem var panākt tirgus manipulāciju, kurai ir maz sakara ar uzņēmumu vērtību. Ja, piemēram, kāds liels fonds iegādājās lielu daudzumu akciju, tad attiecīgi cena kāp, vai arī kāds liels fonds ņem peļņas daļu un pārdot lielāku daudzumu akciju, tad attiecīgi cena krīt. Nākamais, kas ietekmē, ir globāli notikumi, kuri cikliski atkārtojās, ja mēs paskatāmies uz, piemēram, indeksu izaugsmi. Un tad ir atkarīgs vēl no tā, vai tas ir strauji augošs uzņēmums, vai uzņēmums atrodas savā stabilitātes posmā. Kopumā var teikt tā, ka akciju tirgi ir spekulatīvi un nav tieši un tikai vienīgi saistīti ar uzņēmumu vērtību. Un, lai spēlētu līdzi šo spēli, ir vienkārši jāiemācās spēles noteikumi un ir jābūt vismaz vienai vienkāršai stratēģijai, kā rīkoties, kad tirgu ir lielas svārstības, un akciju tirgos vienmēr ir lielas svārstības. Iesācēji, kas aizraujās ar ideju, ka tagad investēs akciju tirgos, parasti ir bez zināšanām un nepacietīgi. Un tad ir tā: o, man ir nauda, kur lai es tagad investēju? Un es to gribu darīt tūlīt. Nē, vispirms ir zināšanas un
mēs tāpatās kā mednieks gaidam īsto punktu, kad iegādāties akcijas. Piemēram, šobrīd ir nesezona un būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, iegādājoties jaunas akcijas. Ja, ja pat kāds, piemēram, seko līdzi kapitāla koda portfolio un saka, o, redz, kā fondi ir uzkāpuši pa 25%, bet priekš manis izskatās tas, ka tirgus ir pārkārsis, mēs neesam sezonā, nauda parasti jūlijā, augustā, septembrī tiek atvilkta no tirgus, un šobrīd iespējams labāk būtu nogaidīt un veltīt laiku, lai iemācītos bāzes lietas par to, kā darbojās birža. Nevis ar īstu naudu, bet spēles veidā ievāktu pirmo pieredzi. Pirkt un turēt stratēģija, priekš manis tā nav stratēģija, tā ir vienkārši muļķīga naudas dedzināšana. Pēc savas pieredzes es gribu teikt, ka mūsdienās ar pirkt un turēt stratēģiju vairs nepietiek. Angliski tas tiek saukts buy and hold. Lai panāktu ātru portfolio attīstību, ir nepieciešams miksēt stratēģijas. Kapitāla koda virziens ir izvēlēties stabilus instrumentus, ja, stabilas akcijas, izvēlēties dividendžu akcijas, ņemt līdzi peļņu no kursa kāpuma. Es to saucu priekš sevis drosme ņemt peļņu, jo cilvēki ir iestatīti tā, ka tad, kad kurs kāpj, visi priecājās, un tad, kad kurs krīt, visi bēdājās, bet nerīkojās. Attiecīgi sanāk tā, ka cilvēki vienkārši skatās, o, kurs kāpj augšā, cik jauki es esmu bagāts. Pietiek sākties jaunai sezonai vai jaunam ciklam, un kurs krīt lejā, visi, kurs krīt lejā, un visi bēdājās. Un trakākais, ko tad var darīt, ir pārdot akcijas par neizdevīgu cenu. Jo ir ieslēgušās emocijas, un šīs emocijas saucās bailes, un no bailēm pazaudēt vēl vairāk, akcijas tiek pārdotas tajā brīdī, kad institūcijas un lielie fondi iepērkās. Kapitāla kodā es mēģinu īstenot arī pēc iespējas plašāku diversifikāciju. Un, protams, vissvarīgākais ir tas, ka tiek izvēlēti stabili instrumenti pie brokeriem, kuri tev nenogārs 9 ādas, un investēt arī valstīs, kuras ir klasiski akciju lielvalstis, ja, piemēram, ASV būtu numur 1, tāpēc priekš manis pilnīgi neinteresē Baltijas akciju sabiedrības. Un šeit nepietiek tikai ar zināšanām. Lai to īstenotu, ir vajadzīga prakse, un vislabāk to darīt spēles veidā. Tāpēc, ja tev ir interese, iemācīties stratēģijas un paskatīties, kā tās darbojas vairāku mēnešu laikā, tad raksti man uz kapitālakods@gmail.com, un es tev nosūtīšu informāciju, kā pievienoties šai spēlei, kas ir daudz, daudz vairāk nekā vienkārši spēle. Mums ir jānodala iesācēju līmenis un profesionāļu līmenis, jo profesionāļi atļauj sev samaksāt par katru soli tirgū, par to, ka viņi nopērk, par to, ka viņi pārdod, par to, ka viņi tur. Un visi darbojās pēc sevis izvēlētām stratēģijām, piemēram, ir tādi, kas mēneša beigās nopērk kādu no indeksiem, kurš ir ciklā uz augšu, un pirmajos datumos pārdod, jo pirmajos datumos, kā es stāstīju iepriekšējā video, liela daļa iepērkas krājplānos, un attiecīgi tirgus paiet uz augšu. Jā, vai ir tādas stratēģijas, kur akcionāri ziemā iegulda un vasarā izņem līdzekļus no tirgus? Ir tik daudz stratēģijas. Galvenais pirms dedzināt naudu, jo bez stratēģijas tā automātiski būs naudas dedzināšana, ir saprast, ko es tieši darīšu, kā es rīkošos, ja cena ies uz augšu, kā es rīkošos, ja cena ies uz leju,
Jo, kā mēs zinām, cena nestāv uz vietas. Tajā brīdī, kad tu iekāp tirgū, mums vienādās daļās ir iespējas, ka cena ies uz augšu, cena ies uz sāniem vai cena kritīs. Un gudram investoram ir jābūt plānam, ko darīt katrā šajā situācijā. Es tagad ar tevi gribu paskatīties kopā pāris piemērus, kur ieskicēšu to, kad nopirkt un turēt atmaksājās un kad nopirkt un turēt rada neatgriezeniskus zaudējumus. Paņemsim piemēru ar DAX indeksā atrodošo Volkswagenu. Es esmu atvērusi diagrammu mēneša griezumā, tātad viena svece ir 1 mēnesis, un pieņemsim, ka kāds ir iegādājies Volkswagen akcijas 2015. gada martā šajā punktā. Tātad tas, ko mēs šobrīd gribam paskatīties, vai nopirkt un turēt, un šajā gadījumā pie stabila uzņēmuma un plaši diversificēta uzņēmuma, citādāk tas neatrastos arī DAX indeksā, vai nopirkt un turēt patiešām ir ienesīga stratēģija. Tātad pieņemsim, ka akcija tika nopirkta pa 232 eiro. Visdrīzāk tad šeit atkal bija situācija, ka visi saka, o, skaties, Volkswagens kāpj augšā, tagad jāpērk. Pirkt akciju visu laiku visaugstākajā punktā vienmēr ir risks. Šī gadījumā tas tā arī būtu bijis. Šeit vaina nav Volkswagenā, jo uzņēmums ir stabils. Vēlreiz citādi tas neatrastos DAX indeksā. Un, kā mēs redzam, pēc šīs iegādes kurs nokritās lejā pa 53%, un šajā līmenī palika ļoti ilgu laiku. Skaties, no 2015. gada līdz 2021. gadam. Tātad 6 gadus, ja mēs vienkārši nopirkām un turējām, mēs bijām apmēram 50% zaudējumi, skatoties uz kursu svārstībām. Jā, bija ienākumi no dividendēm, un Volkswagens maksā labas dividendes, bet tas nekompensēja šo cenas kritumu. Un tad nāca 21. gads, un cena uzkāpa augšā par 153%, un šo īso brīdi tas cilvēks, kurš bija vienkārši nopircis un turējis, jā, visam īsu brītiņu, bija 50% plusā, un pēc tam mazu brītiņu 28% plusā, pēc tam kurs atkal gāja uz leju, un šodien šāds pirkums vēl aizvien būtu 50% mīnusā. Un tagad es gribu jautāt tev, padomā, kopējais laika posms ir 10 gadi. Vai tiešām mēs varam atļauties 10 gadus ielikt naudu tirgū un ka tā nauda mums nenes atpakaļ ienesīgumu? Jā, ja tie būtu bijuši, piemēram, 10 000, jā, ja šeit tiktu ieguldīta 10 000, tad šobrīd vēl aizvien šis pirkums būtu par 50% nevērtīgāks. Bet tas, kas visvairāk sāp, ir tas, ka šajā laikā ko ieguldīto naudu vēl noēda inflācija. Šis gadījums parāda ļoti labi to, ka stabils uzņēmums, plaši diversificēts uzņēmums, bet iekāpjot neizdevīgā punktā un nezinot, kā to izlīdzināt, to ir iespējams izlīdzināt ar vidējās cenas efektu, par ko būs atsevišķs video, bet šis piemērs parāda to, ka nopirkt un turēt ilglaicīgi var būt ļoti neizdevīga stratēģija. Paņemsim visiem zināmo Apple, un es pieminēju to, ka ir uzņēmumi, kuriem patiešām notiekās nepārtraukta izaugsme. Pieņemsim, ka pietika prāta un drosmes un zināšanu, piemēram, iekāpt
šajā posmā, tad, un tas nav nemaz tik tālu prom, 2019. gads, tad šobrīd kāpums ir 568%. Tātad šeit nopirkt un turēt ir atmaksājies. Bet pat neskatoties uz šādu attīstību, mēs redzam, ka atkritieni ir nepārtraukti. Ja? Šeit -23%, -20%, 22. gada. No 22. gada turējās uz vietas labu brīdi, un pēc tam atkal -27%. Tajā pašā laikā šobrīd iekāpt visu laiku visaugstākajā punktā ir ļoti liels risks. Un visdrīzāk ir labāk pagaidīt, kamēr pirms parādās atkal jauna kursa korekcija. Ņemšu vēl vienu DAX akciju Fresenikus Medical. Un paņemsim viņu mazliet lielākā griezumā, un proti, ka viena svece ir 3 mēneši. Un parādīšu tev sāpīgu piemēru, ka, piemēram, kāds atkal tālajā 2008. gadā iegādājās akciju šajā punktā. Pirkuma cena. Akcija uzkāpa augstākajā punktā līdz 114%, plus 114%. Tātad šis cilvēciņš 2018. gada janvārī bija ļoti priecīgs, ka viņa akcija ir uzkāpusi par 114%. Bet akciju kursu kāpums nav stabils. Un šis piemērs parāda, ka sākot no 2018. gada, principā līdz 2024. gadam, kurs krīt. Un tātad šeit cilvēks viņš bija priecīgs, jā, super, man ir liela pēļņa. Un 2022. gadā no šī te 100% kāpuma bija atkal izveidojas 50% kritums. Šodien tas ir šodien 7. jūlijas 24. gads. Cilvēks vēl aizvien ar savu investīciju būtu mīnusā, neskatoties uz to, ka 2018. gadā šī akcija priekš viņa bija uzkāpus par 100%. Un atkal viens ir kursu svārstība, bet otrs ir, ko mēs šajos 18 gados esam zaudējuši no ieguldītās vērtības caur inflāciju. Un tas ir sāpīgi. Un jautājums paliek, jā, vai šeit var kaut ko darīt, bet, protams, akciju tirgos cilvēki, fondi, valstis taisa naudu katru dienu, gan uz kāpjošiem, gan uz krītošiem kursiem. Vienkārši man bija svarīgi tev parādīt, kāpēc atsevišķos gadījumos nopirkt akciju un turēt var radīt lielus, bet arī nevajadzīgus zaudējumus. Un vienīgais, kas šeit, ko šādā gadījumā atliek darīt, ir nededzināt naudu, vienkārši uz dullo metot iekšā, tāpēc, ka par kādu uzņēmumu tiek stāstīts stāsts, piemēram, par Teslu. Iesācējiem ir piemērotas akcijas, kuras vairs netrako kā jauni kumeļi, kuras ir garlaicīgas, kuru volatilitāte ir mierīga un kuri maksā labas dividendes. Neskatoties uz to, arī tam ir vajadzīgas zināšanas. Un, protams, ka vislabāk ir visu iemācīties spēles veidā, nevis dedzināt īstu naudu. Jo vienreiz apdedzinoties, tas var aizvērt uz visiem laikiem gribēšanu un atvērtu prātu nodarboties ar akciju tirgiem. Cik viegli cilvēki tiek apmānīti ar dažādiem finansu projektiem, jeb ar šo te domu,
kā ieliec naudu, un tad pāris mēnešu laikā tev būs milzīgi ienākumi, vai pāris gadu laikā tev būs milzīgi ienākumi. Un šie cilvēki vienkārši tiek apmānīti ne tikai no dažādiem finansu pakalpojumu sniedzējiem, bet arī no bankām un no valsts. Un principā vienīgais, kas atliek, ir iemācīties spēles noteikumus pašiem un pašiem ar savu galvu domāt līdzi, iemācīties vismaz vienu stratēģiju, kura darbojas, un pie tās pieturēties. Investīcijas akciju tirgos nav sprints, bet maratons. Šī gadījumā maratons, kurš ir nevis vienas dienas maratons vai viena mēneša vai viena gada maratons, bet maratons vairāku gadu garumā, un tam mums ir vajadzīgs fokus, izturība, regularitāte, zināšanas un, protams, arī smadzeņu veselība. Un kāda ir tava situācija? Vai ir nācies jau uzrauties uz šo te domāšanas veidu, man tagad ir nauda un es uz dullo vienkārši kaut ko pirkšu? Vai saprati atšķirību, kāpēc pirkt un turēt nedarbojās uz visām akcijām un fondiem? Un ka, lai mēs būtu veiksmīgi akciju tirgos, mums ir jābūt konkrētai stratēģijai, lai neskatoties, vai kurs iet uz augšu, vai uz sāniem, vai uz leju, mēs turpinātu pelnīt, nevis dedzināt naudu.